Mēs zinām, ka debesīs eņģeļi ir vistuvāk Dievam nekā to nes šeit. Viņi daudz lietas redz skaidrāk un saprot skaidrāk. Eņģeļi debesīs, kas kalpo Dievam dienām un naktīm. Kamēr mēs mēģinām izrunāt Dievu gribu, viņi Dievu slavē. Piemēram, Ecehēla grāmatā 3.12, tur ir teikts, lai slavētu tā kunga godība. Ja latviski mazliet ir pazudis šis tās, bet principā tur eņģeļi slavē Dievu. Lūkas 2.14. Gods Dievam augstībā. Atkal eņģeļi. Tur nebija dievkalpojumi, ja? Tur savā starpā eņģeļi nesludināja kaut kādas pamācības Dievu vārdu. Varbūt, ka tas ir, ja? Bet galvenais jau ir, ka viņi godina visādos veidos Dievu. Iesejas 6.3. Svēts, svēts tas kungs, kā tur Dievu bijāšana. Tas ir pāris rakstīts, protams, vēl ir atklāsmes grāmatā. Ne tikai atklāsmes grāmatā. Un liekas, vai tad nekā cita tur nav. Cilvēki grib kaut ko īpaši atrast, kaut ko citu. Bet viņi slavē Dievu, godina Dievu. Viņi slavē Dievu, kamēr mēs šie cilvēki pētām Dievu vārdu, mēģinām kaut ko atrast. Viņi godina Dievu. Mēs pa to laiku testējam Dievu, pārbaudām Dievu vārdu, vai tā ir vai nav. Iesejas grāmatā eņģeļi aizsedz savu vaigu Dievu priekšā. Mēs bezkaunīgi lūkojamies uz Dievu, bet neaizsedzam Dievu vaigu. Vēl jaunāk, ja cilvēks vēl nav uz grēkos dzīvo. Viņi, svēti eņģeļi, bezgrēcīgi, aizsedz savu seju. Kāda Dieva godība, kāds Dieva svētums. Mēs šeit uz zemes to nedaram. Es zinu, ka īsti Dievu lūdzēji, īsti ticīgi, protams, noliec galvu Dievu priekšā, bet vispār, ja mēs tā salīdzinām, kas notiek debesīs un kā šeit cilvēki ir bezatbildīgi Dieva neizsakāmās godības priekšā. Vēl paskatīsimies, ir vēl tāds moments, ka varētu nopelnīt. Kam Dievam vajadzēja nomikt, mēs varētu nopelnīt, kas tur tāds, ja, ar labiem darbiem. Un tagad paņemam tādu domu. Ja tagad cilvēks ar labiem darbiem censtos nopelnīt glābšanu, paņemsim cilvēku mūžu 100 gadus. Viņš tās pareizs, no bērnības ieaudzināts 100 gadu. Noņemam no 100 gadiem gulēšanas laiku. Tagad noņemam to laiku no šiem 100 gadiem, kad mēs veltījām sevi ēšanai. Kad mēs veltījām sevi, lai sagatavotu ēdienu, nomīnusojam. Bet, ja mēs vēl noskaitām to laiku, kur mēs pavadām darbā, lai nopelnītu līdzekļus samaksāt par elektrību. Atkal 1/3 daļa. Un tad, ja mēs visu to noņemam nost, un pieņemsim, ka cilvēks ir iemācīts no 20 gadiem, jo tad ir tā apziņa pilnīgāka nekā vakar un aizvakar, ja tādam cilvēkam, viņš sevi veltīja labiem darbiem. Kādai tantiņai palīdzēja pāriet ievu pāri. Cik tas 2 minūtes, 3 minūtes. Labi, tantiņi ļoti lēni iet, labi, maksimāli 5 minūtes. Pieņemsim, 5 minūtes, labs darbs ir izdarīts. Viņš vēl varbūt kādu citu labu darbu izdara. Varbūt viņš vēl iekšēji cīnās ar savu kaut kādu grēku, ja, jo sātans jau neguļ, viņš visu laiku ar ugunīgām pultām met uz cilvēku, visa veida kārībām un iekārēm. Un cilvēks cenšas darīt labu, maksimāli. Un, ja mēs to sapulsotu, cik tas paņem laiku,
Nu, labi, ja gads aiziet, jā. Labi, ja gads aiziet, es tā domāju. Nē, nu, varbūt tu, kas klausies, iespējams, ka 2 gadi, un bišķi vairāk. Un salīdzinām to pret mūžību. Nu, teiksim, mēs varam nopelnīt pestīšanu ar darbiem. Un tagad salīdzinām pret mūžību. 3 gadus, labi darbi, visu labus darbus veicam, ja tur vēl arots jāiemācās, tur arī vēl varam noskaitīt. Tur daudz tādu momentu, kur mēs varam noskaitīt no savu mūža nost, un tad tev, teiksim, arots kaut kāds, nu, frizieris, nu, tur kāds elektrīts, kāds maizi cep, jā. Tad, nu, un tas ir laiks, un tagad, izmantojot savus iemaņas, teiksim, tu veic kādu labu darbu. Nevis par samaksu, jo labs darbs nav par samaksu. Ja? Nu, ir tāda, bet es runāju par tiem labiem darbiem, ka mēs taču tad mēģinām nopelnīt glābšanu. Nu, pieņemsim, es tā iztēlojos, ja kā tas ir. Un tagad mēs sapulsojam no 100 gadiem, cik tam mums tur sanāk. Nu, labi, man varbūt nepilns gads sanākt. Es zinu, ka tev noteikti gads sanākt. Tur tas smiekņā tam vispār tur 3 gadi. Nu, labi dari, visu laiku palīdz kādam, pavelti, tur labas lietas dara. Un tad padomājam, ja, 3 gadi pret mūžību. Pret mūžību. Nu labi, mūžībā tu nodzīvo 3 gadus un viss. Un bija jēga 3 gadus. Nu tā, cilvēcīgi spriežot. Šeit Dievs mums neko daudz neprasa, tikai paklausību viņam. Dāvā mūžību, mūžību dāvā. Neko daudz neprasa. Negrēko. Cilvēks, kas ir ticīgs cilvēks, negrēko. Un parasti ir mūsdienās ticīgiem cilvēkiem tāda nelaime, ka viņi neredz savus trūkumus. Nu, kā farizēji. Neredz savus trūkumus. Nāvas grēks nedara, neko rupi tādu, neko tādu, ja? Ko tas tā dara? Un cilvēks neredz un nenojauš, ka viņš dzīvo grēkā. Viņš zina, ka viņš dzīvo grēkā, bet nenojauš kādos. Kāpēc? Tāpēc, ka laikam nav dzirdējis. Laikam nenāk uz manliem dievkaltojumiem, kurus visu laiku runā, ka ir lepnība, kas iekļauj 8 punktus. Šodien mēs par to arī pārunāsim vienu no lepnības punktiem – grūtsirdība, 6. grēka mezgls vispār. Es domāju, ka mēs paspēsim mazliet pārskatīt šo tēmu. Un ir daudzas lietas, kurus mēs nezinām, tāpēc, ka pirmkārt neesam dzirdējuši. Parasti nesultini, nu, es šeit kaut ko mēģinu darīt lietas labā, bet, nu, kā tur sanāk, tikai jūs to varat novērtēt. Un līdz ar to Dievs no mums pieprasa vienu lietu – atgriezies no grēkiem. Atgriezties no grēkiem, tā būs viennozīmīga krusta dzīve un nest atgriešanās augļus. Tas arī to nozīmē, krusta dzīve. Jo atgriezties no grēkiem nav tā, es sagrēkoju kaut kur, es grēcīgs, ok, es nožēloju visu. Tā nav, mums ir jāatgriežas. Grēka nožēla saistās ar atgriešanos. Pretējā gadījumā būs kā Jūda, kurš arī nožēloja, paraudāja un neatgriezās. Izdarīja savu secinājumu, savu lēmumu. Tā vietā, lai pakļautos Dievu gribai. Tas nekas, ka krīta, jā, visādi mums cilvēkiem gadās. Nu, labi, te bija tāds rupjais nāves pārkāpums, nu, tāds nāves grēks, ja, tāds pārkāpums. Mums cilvēkiem, kas varbūt arī negrēko smagi un rupji un nav tādās atkarībās, pārējos grēciņus mēs neredzam. Ja Jeremija un Ecehēla grāmata runā par to, lai mēs atgrieztos, un to viņš runā ticīgiem cilvēkiem, ir daudz tāds raksturvietas, varētu arī, noteikti par to arī mazliet pieskaršos. Mums ir jāatgriežas no grēkiem, arī no mazajiem grēkiem, jo tas ved mums uz ēlu šie mazie grēki. To mēs redzam darbīgos cilvēkus, ticīgos, jā, evaņģēlijā, kas sātānu dzenāja un dziedināšanas bija un svaidījums bija, un Dievs saka, es jūs nepazīstu. To mēs redzam arī pie 10 jaunavām. Visas neiegāja Dieva valstībā, kā uz mīlestā. Un nevarētu teikt tā, ka viņi tur tādos smagos pārkāpumos dzīvo jaunavas 5. Es gribēju ar šo visu pateikt, cik Dievs ir pirmkārt žēlīgs, viņš mums dāvā mūžību, un tagad izdarīt izvēli, nepaklausīt viņam,
No malas varētu pateikt tā, ka tāds cilvēks vienkārši dumšs, stulbs, nepaklausa Dievam. Un es mudinu vienkārši nebūt starp tiem, kas nepaklausa Dievam, bet būt starp tiem, kas paklausa Dievam un izzināt visu savus dvēseles vainas, lai neapgrēkotos pret Dievu. Ja eņģeļi, kuri svēti, bezgrēcīgi aizsadz seju Dievu priekšā, kas ar mums tad ir notiek? Kas vēl neredz savus grēkus? Kādā stāvoklī tad mēs esam? Nu, tas tā īstumā.